Tātad šis uzņēmums, politiski un visādi citādi ir atbalstīts un šķiet, ka viss iet uz to, lai būtu biržā. Šķiet, ka tas varētu arī notikt salīdzinoši drīz, ja es atskatos uz citām reizēm, kad tas pats konsultants ir konsultējis un kaut kādas šīs te laika nogriežņus rāmjas, tad izskatās pat kaut kāds mēnesis, varbūt 2. Man nav īstenībā inside informācijas. Ja būtu, droši vien arī nedrīkstētu teikt, bet man nav. Un es domāju, varbūt kaut kādu mēnešu, 2 laikā mēs ieraugam, un nav tas tik slikts brīdis, ņemot vērā kopējo pasaules akciju tirgu noskaņojumu. Varbūt ir labi vēl paspēt tagad pavasarī. Un tātad uzņēmums nodarbojas ar ceļu apsaimniekošanu, ar infrastruktūras būvniecību. Viņi raksta, ka grasās paplašināties, vai jau paplašinās arī citās jomās, un arī varētu izskatīt ieiešanu eksporta tirgos. No šī vismaz es nesagaidu to, ka tas būs kaut kāds liels straujas izaugsmas uzņēmums, ņemot vērā, ko viņi arī paši rāda, cik ir bijis liels apgrozījuma pieaugums pēdējos 10 vai 15 gados, un apgrozījums ir audzis par kādu 3% vidēji gadā. Un tas tāds inflācijas apmērs. Autoceļu uzturētājs. Ja? Tad uzņēmums uztur savu apgrozījumu pirktspējā līdz ar inflāciju, ja tā varētu teikt. Pagājušajā gadā ir bijuši labi peļņas rādītāji, un attiecīgi tad plānots ir diezgan daudz izmaksāt dividendēs, lielāko daļu no tā. Un, ja tu izmaksā lielāko daļu no peļņas dividendēs, tā tad arī tu tik daudz neinvestē attīstībā, kā cits, kurš, piemēram, reinvestē tālāk. Tas nav ne labi, ne slikti, bet tas vienkārši mums palīdz nolikt ekspektācijas, saprast, kas tas ir par uzņēmumu. Ja? Tā, kad Kalve Coffee iet uz biržu, viņi saka, mēs daudzus gadus dividendus nemaksāsim, mēs visu tikai attīstībā investēsim. Viss skaidrs, ja? Šeit atkal pretēji. Mēs esam stabils uzņēmums, uzsvars uz vārdu stabilitāte, dividendžu ienesīgums, tad negaidām straujas izaugsmas apgrozījumā un arī droši vien es teiktu, akcijas cenā. Viena lieta, ko es gribu, teiksim, tā iedot neprasītu padomu vai ieteikumu uzņēmumam, organizatoriem un konsultantiem, pa šī IPO sakarā ir tas, ka jāmēģina daudz vairāk šī ziņa iznest par uzņēmumu un par IPO publikai.